Čivariva 17. datumā 6:25 no rīta, no 6:30 apmēram pus7, tāpēc, ka 7 man vajag izkrauties, sanāk 7 no rīta man izkraušanās, un tad uz ofisu pēc dzinēja no fūras, un tad kaut kur vestiņu vajadzēs, nezinu. Vēl neesmu precizējis. Nu, jau ir vēstumiņš bišķīt. Jūtams tāds rudenīga pieskaņa. Lūpšim, kaut kā tā mēs ejam uz priekšu. Labi. Bliežam. Nu, kas mums šodien ir? Kas mums tagad ir? 9:56, jau ir 10. Paņēmu es dzinēju un jau esmu atvedis viņu. Īstenībā nebija tālu jābrauc. Nu, īstenībā es jau no rīta atdevu kravu. Tad aizbraucu uz ofisu, paņēmu jaunu kravu, dzinēju no mašīnas. Un tad viņu jau atvedu uz pilsēti. Nu, kādu pilsēti es viņu atvedu vispār? Kas mums te pa pilsēti? Es randomā braucu, kaut ko daru. Pilstinga pilsēta, tas ir 94. reģions. 94. reģions. Un palika mums te burtiski pāris kilometri, kuru vēst, vārdsakot, vajag jaunu mobilo telefonu, teic, ka navigācija nu viss ir uz vienu telefonu šobrīd. Kā sakot, kā krievi saka, наебнулся мой телефон медным тазом. Вот так. Skatos uz tur, kur man ir jāizkraujas. Dzinējs jādod šitam menam. Kā tur tikt, es nezinu, bļaļ. Kur mani te iebede kaut kādās zebrās. Ka šeit nedrīkst cauri braukt. Man tā liekas, ka es taču kur kaut kur netur braucu. Navigācija mani Googles ievada kaut kādās. Caur kaut kādiem krūmiem. Tūlīt paskatīsimies. Viss ir apkārt žoks, pensionāri braukā ar velosipēdiem apšim te. Cerams, ka es kaut kur izbraukšu. Jo taču ir no otras puses kaut kur iebraukta oficiāli. Pizdēts vienkārši kaut kāds. Es pa Granti neesmu braucu 100 gadi, nu jā, re, kur aiziet projām tas ceļš. Kaut kā no augšas, no lejas, huļņi zina, redz. Mums šim jāsviež ripā, laikam šeit. Ne tur es iebraucu. Opšim 5 kilometri vajadzēs, 6 kilometri gandrīz vai vajadzēja braukt. Apkārt, vārdsakot, tur tā magistrāli uztaisīta mums bija. Rekortāja otrā pusē, redzi, kur es tur kur braukt nedrīkst. Kur tas melnais audziks stāv. Vot, es tajā pusītē, vārdsakot, biju. Rekord sanāk, redzi, tur tālāk braukt nedrīkst. Es no tās puses biju atbraucis. Kaut kā no tām zebrām kaut kādām tur augšiem. Un sanāca man braukt uz priekšu, uz augšu, tur 5 kilometri apkārt, lai tikt šeit. Pātrgaitas ceļu, tur nācās izbraukt, apšim nepareizi mani te Googles ieveda. Nu, it kā būtu izbraucis šeit, bet te rekord barjera ciet un viss, un nekā nevar. Viņi nevarēja tikt iekšā, apšim. Tā kā tās lietas ar to navigāciju. Mums rekord šitam sprādzienu sasprādzēja aiz austiņām. Ir normāli viņš tur. Nu ko, izkrāvāmies. Tagad mums ir 10:24, 150 kilometru no Ņujorkas. Nu, pamaziņā var uz to pusīt braukt. Vakarā veikalā nopirku uz mājām braucu. Nenofilmēju, vārdsakot. Es vispār vidzīku neizliku vēl pagaidām no pēdējām šīs nedēļas, teiksim tā. Nebija ko filmēt īsti, tāpēc, ka tā, apšim
nav nozīmes. Lieta tajā, ka es tagad pamainīju ēdiena karti. Tā, krasi pamainīju, tā pamatīgi, var sakot. Skatīsies, cik tur kas tur. Vakar sanāk, es nopirku pienu. Vakar es vispār neko nepirku, izņemot pienu. Un, var sakot, tīri, teiksim, nedaudz uz 5 laikam eiras samaksāju vai 7 eiras samaksāju. Var sakot, piens, tomāti un dilles. Nē, dilles man bija tomāti, piens. Ko es vēl tur nopirku? Var sakot, tur bišķi tīri tā pie auza pārslām. Vajag noēst visu, kas man ir mājās. Man tur ir kaut kādi daži kilogrami auzu pārslas. 100 gadu vecas, var sakot. Es pārbaudīju, viss kārtībā. Tur vēsumā stāvēja tumsā. Nekādi mokški nav ieradušies tur iekšā, var sakot, sākuši dzīvot. Nedaudz makaronu vēl ir palikuši. Var sakot, tā, šis tās nedaudz ir. Šis tās nedaudz man vēl ir tur. Tāpēc es noēdīšu to visu. Bišķi kaut ko piepirkšu, tie tīri, teiksim, piens, vēl kaut kas. Bet, tos 100 eiro, ko es izņēmu, principā šobrīd nevaru tērēt, tāpēc, ka nevarēs saprast īsti, cik tur sanāk, jo, sanāks tā, ka tas nebūs korekti skaitīt tādā veidā, ka es sākušu tagad pirkt klāt kaut ko, bet man ir pamat vēl ēdienas mājās, tur putras visādas, te griki, vēl kaut kas tur bija no kaut kādiem laikiem tur sapirkts pamazām. Tāpēc, attiecīgi, tam, vajag no sākuma to noēst, un tad var sākt no nulles. Jā, cik tad man īsti sanāk, bet šobrīd es tērēju no kartes, tāpēc, jebkurā gadījumā tie samazinājumi, tie tēriņi, ko es tērēju par ēdienu, viņi joprojām būs fiksēti un redzami. Tāpēc, attiecīgi, būs straujišs kritiens ēdiena pārtikas pirkušanā, ja, un, attiecīgi, vēlāk jau varēs. Vopšim, tāda man tā doma, nevarēja pareizi, laikam, noformulēt. Gan jau būs labi. Vakar paēdu auzu pārslas ar pienu. Es tagad vienkārši jūtos pozitīvi, tīri normāli. Man tā liekas, ka man trūkst tās enerģijas un trūkst enerģijas pat neskatoties uz to, ka es ēdu tīri normāli. Ja? Bet kaut kas varētu būt, ka tieši man tās putras trūka, var sakot, tajā organismā. Atbraucu uz Nürnbergu, un sakot, pa telefonu tur parunāju bišķī, tas minūtes 20 kaut kādas, laikam es pa telefonu turpināju runāt. Un noliku klausulu vēlāk, var sakot, gāju uz mājām, 1,200 m nogāju, nepaspēju aiziet līdz mājām. Atnāca jauns pasūtījums. Braucam pakaļ, apmēram 20 minūšu attālumā. Tagad mums ir 13:37, ieliešu degvielu. 14. uzkraušanās man. Bišķīt nokavēšu. Bet braucam. Uzkrauties. Minūtes 40 jau gaidu, man tā liekas. Pat vairāk. Šitā gaidīšanas ZB man, ja godīgi. Vismaz, ja brauc, tu brauc, kaut ko dari. Ja to var uzskatīt par kaut ko darīšanu, kad tu brauc. Vismaz kaut kas notiek, kad tu stāvi tā gaidi kaut ko, tev vēl braukt vajag nefigā hrenziņi zin cik ilgi. Tad nav nekas patīkams. Kad izkraušanās ap 18, tad sanāk nav nemaz tai vai tālu jābrauc. Sanāk 3 mums bija iekraušanās, cipa ir 3. Tagad jāiekraujas. Izkraušanās mums 18, man tā liekas. Jā, var sakot, tad nav daudz baigi jābrauc. Man pāris soteki kilometru. Tolīt redzēs, iekraus vienu paleti, paņemšu dokumentus, kad vispār viņu vēl iekraus. Brauks. Pa ļubomu šodien Nürnbergā būšu atpakaļ.
Aha, iekrāva mani ātri. Izdzina ārā, vopšim, bļāvins, nebija gatava vēl palete. Sanāca. Tagad mums ir 15,47. Ot tādas mums tās lietiņas. Bišķīt pabraukāsim pa teritorijām. Rekur, te ir obligāti caur svariem jābrauc. Kad brauc iekšā, obligāti svari nosvēries tukšs un vēlāk nosvēries pilns. Citādi tevi nelaiž ārā. Un šādos variantos, jā, šādos gadījumos vajag tev zināt valodu, nu kā valodu, kaut kādus vārdus zināt, teiksim, svari, vāgi, piemēram, jā, teiksim, caur vāgi braukt un kaut ko tādu. Lūkšim atdevu to papīrīti par svariem, kad iebrauc, kad izbrauc. Nu, un vārds sakot, braucam uz leju. Es šeit pirmo reizi, kad atbraucu, kad es atbraucu šeit, neko nesapratu, kur te braukt. Cipa tur uz augšu kaut kur, zini. Es aizbraucu vēl un zinu, uz kurien šeit pa teritoriju, šeit tāda maza pilsēta. Vārds sakot, cipa sanāk. Aizbraucu kaut kur pavisam uz citu pusi, bļāviens, kā es skraidīju, stresoju, meklēju, kur te, ko te. Te ir vairākas vietas uzkraušanās. Naktī, galīgi naktī, kad tu brauc uz šeit, bet tas ir ļoti reti, bet, nu, sanāk, ka tu brauc uz šeit naktī. Te ir ciet šī puse, viņi strādā līdz kaut kādiem 12 vai līdz cikiem, nu, vārds sakot, viņi ir ciet šī puse. Un tad ir jāiebrauc no citas puses. Jātiek uz šeieni no citas puses, tad caur visu teritoriju tu brauc. Arī, ka pirmo reizi brauc, neko nesaproti, kur, ko, kāpēc. Neviens īsti neko nepaskaidro, jā, kā sakot. Nu, pietiek vienas, divas reizes tu aizbrauc, tad jau vieglāk. Labi, brauksim, tolīt paskatīsimies, cik tālu braukt. Kamēr braucu, nu es jau atbraucu, var teikt. Kas vispār par nosaukumu pagaidi? Kas mums par nosaukumu ir? Kā kampānijas nosaukums? MDC kaut kāds Power, MDC Power. MDC Power, tas mums nav. Logatec, tas ir Logatec, nav tas MDC Power, mums tālāk jābrauc, karoči var sakot. Šito te man jau iedeva uz rītdienu. Es vēl nepaskatījos, kas un kā, bet uz rītdienu man jau iedeva, tad visdrīzāk laikam nakšņošana būs mašīnā. Vau, kā sakot, no ko padarīs. Tā viņš ir. Gribi strādā, gribi nestrādā, vai ne? Kas tev neliek, kas tev liec? Nē, es jau ieslēgts kaut kur. Labi, bliežam uz priekšu, skatāmies, kur tas ir. Kraujamies ārā un tad pieslēgšos vēlreiz. Kas man liek domāt? Kaut kas man liek domāt, ka te būs viss ciet. Varbūt te nebūs ciet. Nu, tam nav nozīmes, protams, baigams laikam. Vairs jau tam nav nozīmes baigās, bet man liekas, ka kas ir tur viss ciet. Un rāda, ka Anmeļdungs bišķi tālāk mums. Anmeļdungs, blēc, karoči, говоря. Vispār es esmu bijis vai neesmu bijis? Nē, man liekas, es te neesmu bijis. Viņam rekur no šīs puses tas ir. Man tā liekas, ka vaļā būs. Es te biju, man tā liekas, bet es te biju tik reti, vienu vai divu reizi, trīs reizes, šitā ir trešā reize, man tā liekas. Šeit ir trešā reize. Tāpēc es šito vietu nebiju atcerējies. Bet pēc nosaukuma nevarēju atcerēties. Jā, šeit biju. Labi, iesim reģistrēties. Diemžēl ar vienu telefonu, ka es nevaru baigi rādīt neko tur. Bet, nu, ne tajā doma tur, ne jau tajā doma. Doma ir pavisam citās lietās. Labi, atstāsimies šeit, lai pastaigāties ar kājām. Un iesim uz turieni. Tā, все, mēs izkrāvāmies.
Principā te nekāda tāda baigi nav, te noliktās, kā parasti, noliktās lielas ļoti. Tādas baigi lielās, var cikot, mēs izkrāvāmies. Un tagad braukt uz nākošo lokāciju, iekrauties 7 no rīta, protams, rīt tas sanāk, bet 2 stundas mums braukt, cipa paralēli uz Ņurmbergas pusi, bet tā kā sānis, tā kā uz sānis, tā kā sanāk, karoči 200 kilometri. В общем, kaut kādi 100 kilometri būs no turienes līdz Ņurmbergai. Es braukšu pataisno uz turieni. 2 stundas pabraukšu, kā reiz 7, 8, 9. Pabraukšu pusotru stundu, lai apmēram no rīta tur, es nezinu, 6:30 piecelties un pusstundiņu pabraukt, kā reiz pamosties. Un nevis kaut kur pie noliktavas tur, es nezinu, iet gulēt vēlāk, tad pusmiegā nepamodies, var cikot braukt. В общем, поехали. Blīn, man šitā vieta ļoti nepatīk. Starp citu, labrīt, 7:36 nākošā diena. Kāds šodien datums? 17. Laikam. Šitā man ferro vieta nepatīk ļoti šeit. Bļāc ar tām parolēm, es īsti viņas neizprotu. Fui, bļāc, kā man besīja šitā vieta. Es jau 3 reizes te esmu bijis, visas 3 reizes nesaprotu, kā tas vispār darbojas. Bet jāiet amļēdungs tas taisīt, nav jāiet amļēdungs taisīt, visi tādi dusmīgi. Пиздец, vienkārši, var sakot, в общем, braucam, bliežam, pohuj, bļaļ. Jā, diezgan sūdīgi, var sakot, ar vienu telefonu. Es jums parādītu, varbūt bišķīt. Var sakot, es esmu teritorijā. Te es atceros, man vajadzēja braukt vismaz, tagad jābraukt, tagad tu tiec iekšā ar to kodu. Tev dodas 2 kodi, cipa. Karoči, es negāju amļēdungu taisīt, pohuj, bļaļ, piebraucu v Nagluju pie barjeras. Pie barjeras un v общем, ievadīju paroli vienu otru, neiet nekāds, bļēc. Es pat, viņš parādīja, ka tā pirmā iet paroli, tur tas ar 14, kur sākas, ja? Tagad vajadzēja štajās putnu būros ienākt, uztaisīt jaunu vizīti, bet atkal viņa tur visdrīzāk nestrādās. Un tad atkal tu iesi uz šito te, tur, kur izrakstīšanās, viņiem teiks, ka tas nestrādā. V общем, tāda tradīcija, viens un tas pats katru reizi. Jau 3. reizi vai 4. reizi, viens un tas pats notiek. Tāpēc es īsti nesapratu, nahu viņi dod man tos numurus visus, ka viņi vienkārši tupa nestrādā. Un ne jau, ka es kaut ko nemāku, vienkārši viņi tupa nestrādā. В общем, mēs ievadījām iekšā to ciparu. Номер заказа, te ir krievu valoda starp citu, numuru, pasūtījuma numurs, mašīnas numurs, valsts piederība, mašīnas reģistrācijas numurs un mans telefons numurs. Un skaties, tās visdrīzāk prikols būs. Сообщение действительный номер, сообщите действительный номер перевозки или партии загрузки, или транспорта, или свяжитесь с офисом, телефон номера. В общем, nepareizi, bļēc. Tālūk, kā parasti, bļēc. Tagad ejam atkal tradīcijas ievērojot, ejam uz amļēdungu taisīt, bļēc, tagad tur, kur izrakstīšanās abične. Nekur check out. Nepaspēju aiziet līdz check out, līdz izrakstīšanās, lai ierakstīties. Var sakot, jā, šitie Ferrari, bļēc. В общем, kolēga bļauj, kāpēc zābaki nav apģērbti. Tas ir pizdziets, bļauj, šitiem vāciešiem, es nevaru no viņiem. Nē, drošība paliek drošība, protams, tas ir svarīgi, bet es vienkārši, teiksim, lieta ir tajā, ka šeit, kas man te, fūra uzbrauks virsū, štoļi man zābaki palīdzēs. Es saprotu, pie iekraušanās, izkraušanās, teiksim, procedūrās, bet atkal, tu tur nevari nokontrolēt. Tāpēc visdrīzāk, tev jau vajag šeit uzģērbt, kur viņi to visu redz, kā sakot, tāpēc, tāda lieta. Tāda lieta, bļēc, kaut kur es aizgāju, nevis tur, kur vajag mums. В общем, turītās apģērbšu zābukus, rekur tur tā priekšā suņa būda baltā, regi, check out, ko rakstīts. Check outā, bļēc. Check out, в общем, tur check outā taisa.
Es pierakstu. Nu, viņi cipa manuāli visu ievadīs. Man nepatīk šī vieta, bļaļ. В общем, aizgāju uz outlet check-outā, var cekot izrakstīšanās uz to. Viņi man saka, cipa, vajag spiest nevis uzkrauties, bet izkrauties, cipa. Aplādeni, cipa, jā, vajag piespiest. Nu, tur ir krieva valoda, tāpēc tur nav problēma, tur zagruska, razgruska, cipa, uzrakstīts. Es spiedu zagruska, logiski, vajag razgruska spiest. Cipa, viņi saka. Ok, es piespiedu razgruska, aplādeni. Nepareizi numurs, nepareizi kaut kas ieņemti. В общем, nepareizi. Es atkal uz turieni, es saku, niht, блядь, короче. Ни туда, ни сюда, ни туда, vēl kaut kur var sakot. Šitie rokām māja, блядь, kas notiek vispār? Šitie rokām māja, kas notiek vispār, var sakot. Korоче, ievadīja manuāli pie sevis ofisā, tur tajā kompī. To visu lietu tagad. Nu, it kā tu viņiem iet, man neiet. Es nezinu, nevienu reizi man nav sanācis. Nu, cik tas reizes tur var sakot. Šitā trešā reize man tā liek šeit. Es štajā šausmīgi šeit. Man šitā vietā ļoti nepatīk. Es pirmās reizes braucu tur, kad iebraucu šai teritorijās, tur uzreiz ir apsardze. Nu, tad tas viss. Amļiedunga tā. Parasti, kur ir apsardzes, tur parasti jābrauc. Nu, visur tā ir. Ot. Tur uzstājas kaut kādu pirmo reģistrāciju. Viņi tur ilgi ar tevi nerunā. Vēlāk viņi, cipa, nu, prasa man, nezinu, ko nesaprotamu visu laiku, bļēt. Vēlāk, cipa, saka, tā, ka ej uz turieni, cipa, pie kompja tur. Es aizēju pie kompja, neviens numurs nestrādā. Nestrādā neviens numurs, bļēt. Tad pieiet kaut kāds cits cilvēks, kas, nu, kontrolē tur visu situāciju. Vienkārši, bļāt, pieliek savu karti vai ievada kaut kādu citu pavisam numuru, var sakot, nu, viņi savējo, lai šlagbaums attaisās, var sakot. Un šitā te katru reizi. Arī šeit tāpat, bļāt, numurus vada iekšā, viņi neiks, nu, nav tādu numuru, nepareizi numurus rakstīt. Šo, bļāt, krievu valodā pat var redzēt, ka, nu, numurs ir nepareizi. Ne iekraušanās, ne izkraušanās, nav pareizi. Tad ej uz turieni, viņi, bļāt, pie viņiem viss strādā, atkal ej uz to datoru, tur atkal nestrādā, var sakot. Ja, to šitāda uiņa te, var sakot, tāpēc man besi ārā šitā vieta. Es, tā kā zini, tāda juška, ka tu pirmo dienu strādā šeit, bet, nu, vispār pirmo dienu atbrauc uz darbu, to nihuja nesanāk, zini, kā sakot. Tāpēc attiecīgi, nu, kaut kāds murgs te ir. Ot. Nu, v общем, procedūra jau trešo reizi, kad atbrauc apmēram, vismaz saprot, kas notiksies, un tu jau zini, kādas būs. Ko gaidīt no šitā visu? Kā es no sākuma, cipa, kad atnāks SMS, tur būs norādīts, uz kurien tev braukt. Kāds gates, tur, kura rampa, nu, var cikot visa tā huiņa, var cikot. Starp citu, jā, reka, viņu tik daudz. Tur ir daudz, ļoti visa teritorija, viss šeit ir. Baigā teritorija šeit ir. Un tu brauc, tev tur norādījumi ir no 1 līdz 20, tur, no 21 līdz 50. Tu brauc, meklē savējo geitu. Sanāk tā, es taču esmu mazā mašīna, var sakot, nu, es neesmu fūra, vēl kaut kas var sakot. Un tāpēc man vispār šīs visas rampaciņas, nu, kā nestrādā. Bet tā sistēma visa ir izstrādāta priekš fūrām, priekš, nu, uz tiem smagajiem mašīnām. Un tāpēc, attiecīgi, man visi čiržē sanāk, ja, kā sakot, mazai mašīnai. Te, nu, nav domāts mazā mašīnām. Un sanāk tā, ka tu aizbrauc, nu, es meklēju, un man teiksim, atnāk numurs 26. Es braucu 26, kur ir 26, bļēt? No 1 līdz, nu, pieņemsim 20. No 1 līdz 20, nē, tātad no 21 līdz 50. Tā, nu jā, ok, tātad no 21 līdz 50 tev ir 26. Brauc uz turiem pa ceļu, bļēt. Tur hujak tava cipara nav. Tur ir 25,
27, 28, bļet, tas, kas tev ir vajadzīgs, tur nav. Es tur apļus, turpu šurpu, visur izbraukā, bļet, nav nekur. Un tas ir pirmās reizes, kad es braucu. Pat otro reizi, kad es braucu, arī tā bija. Nav. Skaties, kur tie cipari iet, ja, teiksim, rekordu pieņemsim, tie cipari iet tur 28, 29, 30, 31, 32. Bet man vajag mazāko ciparu. Nu, es braucu uz turien, nu jau, kad visu tur izbraukāju, nu nav vienkārši, tur nav un viss, es nezinu, ko man darīt, bļēt. Braucu uz lielāko ciparu, karoči. Un tur, kad izrakstīšanās ir, ja, kad tu izraksties no, nu, cipa, kad jau esi saņēmis kravu, tur ir izrakstīšanās. Nu, neaizskar, bļēc, man tikai tur tagad. Vopšim, un, kad tu izraksties, garām viņam pabrauc tai būdai, suņu būdai, un tur tālāk ir vēl viena ēka, kur ir atkal tie numuri, 00 tur un cipars, ja, kurš tev tur ir, var sakot. Nu, vopšim, ja tu pirmo reizi atbrauc un neko nesaproti, kur te vispār jābūt, un tās tabulas, tie numuri, viņi kaut kādi bišķi, tā kā ne priekš tevis, ja, izdomāti. Tā kā ne priekš tevis izdomāti, tā kā tas būtu, nu, priekš citām. Nu, tāpēc es kaut kā tāvot izanalizēju to, ka tas ir, nu, fūrām, un tev iedod to numuriņu, kurš viņš ir, bet viņš nav tajā, nav tajā kopējā bāzē, ja, bet tā kā atsevišķs numurs. Tu taču meklē pēc kopējiem, nu, ja tev nav pieredzes. Tu meklē, tu redzi ciparus, un tu atkal pēc tiem cipariem ir brauc, ja, kā sakot, nu, pēc rampu cipariem. Bet tev nav konkrēti rampas, bet gan kaut kāds tur, teiksim, vārti konkrēti, ja. Te visur ir pēc rampām, priekš mašīnām smagajām. Un tāpēc, nu, tur, var sakot, koroči tāda huiņa, bļēc, ne jau tāpat vien man nepatīk šī vieta, ja, no trešās reizes. Parasti jau es vienreiz izpepeļojos, nu, izspļaudos, tad viss kārtībā pārsvarā. Nu, tad es arī zinu, kas un kā. Šeit jau, bļēt, trešo reizi brauc, nihujā nesaproti, bļēt. Vot. Vajag uz turieni pataisnu braukt. Nu, visdrīzāk arī tagad tā būs. Nu, turpinājums tam visam ir tā. Vārds sakot, ka tu atbrauc, konstatē to, ka viņiem joprojām vienalga ir rampas. Vienalga tas ir domāts priekš smagās, jā, vārds sakot, nu, viņiem tas arī tur nav izdomāts priekš mazās mašīnas, vārds sakot, jā, pat arī, kad pavisam cits skaitās numuru, tas klāsts vai kas tur. Viņi saka, nu, cipa, nu, ko tu gribi? Es saku, tā un tā. Jā, kāda tev mašīna? Man tāda un tāda. Mēs tevi nevaram iekraut. Vopšim sākas atkal jauna procedūra. Gaidam kolēģi, kad viņš kolēģis atbrauks kaut kāds kolēģis ar nu, šitie te pikapčiki, kurš viņš brauc, pieņemsim. Rekor, aizbrauc, redzēji? Nu, viņi cipa konteinerus tos met. Viņi ved tos konteinerus. Ja, cipa zem konteineri iebrauc un viņus paņem. Vot, un var sakot, gaidam to, viņš paņem, teiksim, no turins konteinerus, kā reiz, no tās geita, no tā rampas, var sakot, un tu seko viņam līdzi, un viņš tev parāda, kurien tev aizbrauc, kur tā palete atrodas. Un parasti mēs braucam kaut kur uz turieni no tās puses, un tur attiecīgi tev ar štapleri uzkrauj, ja, viņu var sekot. Vopšim, tāda procedūra, ja, traki vienkārši. Traki man šitā vieta nepatīk, plus arī gaidīt vajag šeit kaut kādu laiciņu. Nu, parasti gaidīt ilgi nevajag, bet, nu, tomēr. Labi, un tālāk mēs brauksim uz Pink, tādu pilsētu Pink. Es neskatījos, cik tālu tas braukt. Nu, koroči, diena sākas. Šodien 17. No tā liekas točni. Ceturtdiena. Ups, šodien 18. Laimīgie datumus un dienas nezinu. Šodien ir 18. datums. 18. septembris. Vopši man atnāca numurs braukt uz 61. Uz 61. geitu. Braukt uz 61. geitu. Nu, brauksim rekord. Mums ir tablica. Tablica mums ir 1,49. Rekord, jā, 1,49.
Ja, tātad mums 61, tātad mums bultiņa rāda uz turieni braukt, ja? Uz 61, bet tas nav korekti. Mums nav jābrauc uz turieni, mums jābrauc atpakaļ, bļēc. Rekur šita, uz mazāko skaitu. Nu kā mazāko skaitu? Te arī aiziet uz otru pusi, aiziet atkal lielāks skaitlis. Sanāk tā, redzi, uz turieni aiziet lielākie skaitļi un atpakaļ aiziet lielākie skaitļi. Rekur 35, 36, 35, 36, 37. Es vienkārši givāju no viņiem, bļaļ. Es piebraucu no auta tā, cipa, kur izrakstīties. Es saku, cipa, Aids un Zekšķīņš, cipa, nu, uzkrauties lādam. Viņi uz mani tādi skatās, nu, cipa, kā tā, bļaļ, nevar būt tur, bļaļ, es rādu rekord cipari, bļaļ, rekord no 60 līdz 69. Viņi skatās tur minūti. Nu jā, nu tu uzkrauties brauc, jā, uz ofisu ies. Nu, protams, ka uz ofisu iešu, bļaļ. Nu, kā es arī pareizi teicu. Vārds sakot. Cipā es iegāju iekšā, viņš man saka, rekord brauc klāt pie rampas. Es saku, man ir mazā mašīna, viņš hujavājot, rupi runājot, vai vienkāršiem vārdiem sakot. Un vārds sakot, sāk zvanīties. Un tagad gaidām kaut ko, pastardienu gaidām. Ļēc jau 9 pizdzēt vienkārši. Moška šitas. Man jau zēja bala gaidīt, es jau domāju, varbūt es kaut ko nepareizi sapratu, bet viņš teica, li pie 61. gaidīt. Tas varbūt man. Es sapratu to, kad viņiem cipa te visur ražo, nu, ražo tās visas preces. Tāpēc viņi, principā, ja viņi nevar šeit iekrāt, viņi vienkārši tevi aizsūta kaut kur citur ar stapeli to. Huīnis. Tā nostiprinājām. Cik es saprotu, papīri pateica, ka čekautā būs. Iska pie izbraukšanas ārā. Čeks. Čekaut, tak čekaut, bļaļ. Čekaut, tak čekaut. Saņēmu īziņu, kad jāatbrauc 3 metri no rampas. Var sakot, viss ir domāts priekš smagajām mašīnām. Nekas nav domāts priekš mazajiem busiem, tāpēc vajadzēja gaidīt to štapleri. Līdz 9 sanāca, tagad jau mums ir 9. Vajadzēja gaidīt to štapleri, kamēr tevi iekraus. Vopšim tagad braucam apkārt. Redzi, vieni šitie te smagie te. Braucam apkārt pie tās būdas check-out. Vopšim pie suņa būdas tikai no otras puses, var sakot, paņemam papīrus. Un pie izbraukšanas tur arī es īsti neizpratu līdz beigām, var sakot, tur sanāk tā, ka katru reizi, kad es izbraucu, viņi arī tur bļaustās. Vieni saka, ka jāiziet no mašīnas ārā, tur kaut ko jāievada, otri saka, nevajag iet ārā, bļaļ, braukt pie pirmās barjeras, citi saka pie otrās, hupras ciši tur arī, bļāvins, es nevaru, man besi jārāva šitādas vietas, kur neko nevar saprast. Bļēc ar valodu viņu vai nesapratīsi, bļāv. Tā, nu labi, mēs skolīdās. Principā viss, DK. Vai. Kāds grib uz fūras strādāt vēl? Ar fūru vispār tev dzīvošana, bet sanāk mašīnā tajā. Es nezinu, es ar fūru negribu strādāt, lai saņemtu tur 2000 vairāk vai 1000 vairāk. Nezinu, diez vai. Kādi 2000? Nebūs tā tur 2000 vairāk. 1000 vairāk, tas ir maksimums. Viens jaunu ceļu uzstājas, paskaties, te rāda 0, bļaļ. Pa pļavu braucu. Pa pļavu braucu. Rekur, nav ceļa. Nav ceļa, bļaļ.
kāpēc jābrauc ar 2 navigācijām, kāpēc es braucu ar 2 navigācijām. Tāpēc, ka šitādas situācijas notiek. Labi, mums braukt 351 km, gan jau atradīs to ceļu vienreiz. Opšiem, ja? Labi, vismaz kā Googlā rāda. Gadās, kad Googlā nav ceļa arī. Gadās, kad arī Googles Maps nerāda ceļu. Es joprojām meklēju. Es domāju, ka pa pļavu. Kaut kur pa pļavu brauc. Krustojums priekšā. Kaut kur priekšā krustojums. Viņš citu ceļu ieraudzīja, viņš tur to ceļu redzēja. Skaties. Labi, braucam, karoči tādi humori mums tagad vienmēr notiek. Regulāri, nevis vienmēr, bet regulāri. Čuvaks izdomāja ar mani braukt. Skaties. Cik tu tā, oj, nabadzīgi, bret. Imigrants. Nosvieda tevi ārā. Tā, nu viss. Viss ir izdarīts. Krava atdota. Braukt mums 100 km līdz Ņurnbergai sanāk apmēram 15. būšu. Plus mīnus tagad ir 14. 14 mums tagad ir, ja? Jā, 13.54. Kroči pēc stundas būšu mājās. Ņurnbergā. Ja neiedos pa ceļam kaut ko. Vajadzētu veikalā iebraukt, kaut ko nopirkt. Kroči bliežam.